Labrīt, priecīgā Jankundze! Labrīt, ponī! Es ceru, ka jūs šodien esat gatavi apgūt ko jaunu, jo mēs mācīsimies fiziku. Fiziku? Jā, precīzāk spēka pielietošanu enerģijas pārveidē. Šajā gadījumā mēs izmantosim mehānisku darbu, lai pārvērstu potenciālo enerģiju kinētiskajā enerģijā. Ko lūdzu? Priecīgās Jankundze, tas izklausās mazliet sarežģīti. Jā, kāpēc mums tas vispār ir jāzina? Tas ir ļoti svarīgi. Patiesībā jums tas būtu jāizmanto rīt. Rīt? Kāpēc? Jo jūs piedalīsieties ābolvūdas sacīkstēs. Es jau sabijos, ka mums būs kaut kas jāmācās. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friend? Mans mazais ponijs. Mašīnas pirms ponijiem. Mēs varēsim piedalīties ābolvūdas sacīkstēs, varani. Mana ģimene ir par to runājusi jau gadiem ilgi un beidzot esmu pietiekama veca, lai piedalītos. Lēnāk par tiltu, poniji. Jums ir daudz darāmā. Pirms jūs būsiet gatavi sacīkstēm. Jā, bet nekādas mācības, vai ne? Jūs rīt saldo ābolu laukos gaidīs šāds ābeļu koka klūcis, un jums ir viena diena laika, lai to pārvērstu par sacīkšu mašīnu. Ak, nē. Jā, tas ir liels darbs. Jā, par laimi jūs katrs varat izvēlēties vecāku poniju, kurš jums palīdzēs. Bet izvēlēties prātīgi, jo viņiem arī būs kopā ar jums jāpiedalās sacīkstēs. Es domāju, ka zinu, kuram ponijam lūgt palīdzību. Es arī! Tikai atcerieties, jūsu mašīnai ir jāiztur visi braucieni, ja vēlaties iegūt vienu no balvām. Visātrākais par sacīkšu uzvarēšanu, protams. Vistradicionālākais par vislabāko oriģinālās ābeļu koka mašīnas atdarinājumu un visdrošākais mašīnai ar vislabāko dizainu. Tās ir lieliskas lentes. Jā. Labi, klase, jums ir daudz jāmācās, ja gribat uzbūvēt sacīkšu mašīnu. Es zināju, ka ir jābūt kādam āķim. Jūs redzējāt, kā kādreiz izskatījās mašīnas? Jā, es par tām zinu pilnīgi visu. Kad poniju villā notika pirmās sacīkstes, viņa mašīnu būvēšanai nolēma izmantot koku no mūsu ābelēm. Kopš tā laika sacīkstes vienmēr ir bijusi daļa no saldo ābolu laukiem. Es domāju, ka šīs vecās mašīnas izskatījās vienreizēji, bet jūs ar ābolu liķieru droši vien uzvarēsiet visoriģinālāko lenti, vai ne? Āboli parasti to uzvar, bet es labāk gribētu būvēt visātrāko mašīnu. Bet es esmu droša, ka to balvu dabūs skutalu un varavīksnes spars. Es tik daudz braukāju ar savu skuteri, ka būtu visātrākai vairs nav tik interesanti. Varbūt es mēģināšu uzbūvēt visunikālāko mašīnu. Tiešām, ja es dabūšu visradošāko balvu, tu pilnīgi noteikti vari būt visātrākā. Un es varu dabūt lenti par vistradicionālāko mašīnu. Izklausās, ka mēs visas izmēģināsim ko jaunu, nevaru sagaidīt, ka to izstāstīšu ābolu liķierei. Ķersimies klāt! Tu joko? Protams, ka es palīdzēšu ar ābolvūdas sacīkstēm. Es gribu, lai tev būtu tikpat jautri, cik jautri bija man, kad es piedalījos. Mākoņdēlā arī ir sacīkstes. Protams, gandrīz katrai Ekoestrijas pilsētā ir savas sacīkstes. Es joprojām atceros, kā braucu savā mākoņu mašīnā. Tas ir lieliski! Ļauj man minēt. Tu biji visātrākā. Bet, protams, ko teiksi? Tu man palīdzēsi uzbūvēt manu sacīkšu mašīnu? Vai es tev palīdzēšu? Es jau visu esmu izdomājusi. Man ir tik daudz idejas. Neuztraucies, man pašai ir daudz idejas. Ko tu meklē?
Plānu manai sacīkšu mašīnai, protams. Man tā būs nedaudz jāpamaina, jo sacīkstes notiks uz ceļa, nevis uz mākoņiem, bet tici man, tava mašīna būs lieliska. Labi, varavīksnes spārs, paldies. Tas būs varani. Ar varavīksni manā komandā nekas nevar noiet greizi. Es jūtos ļoti pagodināta, ka tu gribi būvēt sacīkšu mašīnu ar savu lielo māsu. Abolvudas sacīkstes taču. Sākās mūsu fermā, es zinu. Es nevarētu būt vēl lepnāka par to, ka varu palīdzēt manai mazajai māsai uzvarēt vistradicionālāko lenti. Patiesībā es gribētu būt visātrākā. Visātrākā. Ābolziediņš šodien lietas vairs nav tādas kā vecajos laikos. Visātrākajai mašīnai tagad ir jābūt spīdīgai un modernai un tieši tā, ne pavisam kā citām ābolu mašīnām. Ābolu vienmēr uzvar vistradicionālāko balvu. Tā ir bijis kopš pirmajām sacīkstēm. Kāpēc gan kāds gribētu uzvarēt kaut ko citu? Aiziet pēc kumelīšu vīteņiem, kariju zariem un ābolu mucām. Es tev parādīšu, kādā ir jāizstās sacīkšu mašīnai. Man laikam ir jāievēro ģimenes tradīcija. Abolvudas sacīkstes! Protams, es palīdzēšu. Rētam, es nedomāju, ka tu būsi tik priecīga. Es tikai nevaru sagaidīt iespēju izlabot senu netaisnību. Es uzbūvēju pati savu mašīnu, kad biju jaunāka. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka es būšu visradošākā, bet es paliku 2. vietā. 2. vietā? Tu 2. vietā? Kam tu zaudēji? Bet es ieguvu vērtīgu mācību. Es iepazinu savu publiku un sacīkšu, publika grib kaut ko lielisku, kaut ko drosmīgu. Ātrāk, ātrāk, visi ārā! Mums ir daudz darāmā. Šim būs nepieciešamas visas manas prasmes, bet es uzbūvēšu vislieliskāko, visdrosmīgāko sacīkšu mašīnu, kāda jebkad būs ieguvusi visradošāko balvu. Patiesībā es biju domājusi par kaut ko tradicionālāku. Lūdzu, dārgmiņ, atstāj tradīcijas ābolziņā. Mēs būvēsim ko lielu un drosmīgu. Drīz visradošākā balva būs manos nagos. Tu gribēji teikt manos nagos. Jā, es jau tā teicu, manos nagos. Dārgā, es ceru, ka tu esi gatava rīt agri no rīta ķerties pie darba. Cik agri? Rētumā saule pat vēl nav uzlākusi. Pārstāj sūdzēties. Manā bērnībā mēs cēlāmies vēl agrāk. Es cēlos nakts vidū, ja tas garantētu, ka mana mašīna pārbrauks pāri finiša līnijai visātrāk. Un mana mašīna būs visradošākā. Un mana mašīna būs vistradicionālākā. Šī būs laba diena. Tu domā mūsu mašīna, vai ne? Jā, tā taču mēs teicām, dārgumiņ. Jā, mūsu mašīnas. Viņu mašīnas izklausās tā, it kā viņas plānotu tās būvēt bez mums. Es esmu droša, ka viņas domāja mūsu mašīnas kā mūsu komandas mašīnas, vai ne? Protams, viņas visas ir mūsu vecākās māsas. Praktiski. Turklāt viņas to jau ir iepriekš darījušas. Es esmu droša, ka viņas zina vislabāk. Ķersimies pie darba. Skuta, lūk, kur tu biji? Man ir laiks tikai līdz pusdienlaikam, lai uzbūvētu visātrāko mašīnu. Runājot par to, es tiešām gribētu mēģināt iegūt visradošāko balvu. Es jau visu zinu par ātrumu, tāpēc... Tieši tā! Vissvarīgākais ir ātrums. Mums ir jāšķērso finiša līnija, lai dabūtu balvu, tāpēc... Kāpēc gan nemēģināt to izdarīt pirmajam, vai ne? Es pie ceļa atstāju daudz krāsu bunčas. Vari tās atvest šurp? Nav nekā jautrāk par strīpu krāsošanu uz visātrākās mašīnas. Jā, jautri. Es pavadu laiku ar savu lielo māsu būvējot mašīnu, tas ir vienkārši lieliski. Kā es varu palīdzēt? Tu vari pamielot savas acis ar šo. Tas vēl nav pabeigts. Labi, bet vai tā neskatās pēc labākās sacīkšu mašīnas? Vai kaut kas nav kārtībā, Abolziediņ? Patiesībā es biju iedomājusies kaut ko modernāku, kaut ko, kas
nav tik ļodzīgs, lai es varētu uzvarēt. Man jau likās, ka mēs par to vienojāmies. Svarīgākās ir tradīcijas, un kurš par tradīcijām zina vēl vairāk nekā āboli? Neviens. Tātad tu esi ābols, vai tu esi ābols? Es esmu ābols, bet varbūt es varu noņemt šīs bārkstis. Nē! Sodīts! Tagad man ir viss jāsāk no sākuma. Drīz jau sāksies sacīkstes. Tad varbūt mēs varētu to mazliet pārstrādāt. Tam nav laika. Un kurš gribētu pārstrādāt kaut ko, kas jau ir perfekts? Jā, perfekts. Labi, es uzskicēju dažas idejas. Kā būtu ar jaukām dzeltenām bārkstīm šeit augšā? Bārkstis nav lielas, un tas dzeltenais tonis nepavisam nav drosmīgs. Tām nav jābūt dzeltenām, bet man tiešām patīk seno laiku stils. Šādi. Saldumiņi. Seno laiku ir tikai cits veids, kā pateikt novecojis. Atceries, liels un drosmīgs. Man ir jātaisno sava reputācija. Bija briesmīgi zaudēt, kad biju maza. Bet tagad, kad man ir pašai savi apģērbu veikali zaudējumu dēļ, es varētu pazaudēt visus savus klientus. Bet mums tas ir jādara kopā. Jā, protams. Patiesībā mēs jau pabeidzām. Lūk! Es zinu, tev trūkst vārdu. Bet ja tā nav liela un drosmīga, tad es neko vairs nezinu. Vai tā nav brīnišķīga? Jā, brīnišķīga. Kā Rēve, kā tev klājas? Rētuma uzbūvē vislielāko un visdrosmīgāko mašīnu, kādu jūs būsiet redzējušas. Ābolu liķiere uzbūvē kaut ko tik tradicionālu, ka tas ir gandrīz antīks. Lai ko es arī teiktu, es nevarēju atrunāt varavīksni sparu būvēt visātrāko mašīnu visā Ekvestrijā. Neskatās, ka kāda no mums dabūja, ko gribēja. Bet es esmu droša, ka mūsu vecākās māsas zina, ko dara, vai ne? Jā. Un pat ja mūsu mašīnas nav gluži tādas, kādas mēs tās iztēlojāmies, būs jautri ar tām pārbraukt pāri finiša līnijai. Jā, sacīkstes ir vislabākā daļa. Jā, jaukuma zīmju kareivis sēdieties pie stūres, jā. Sacīkšu braucēji pie starta līnijas, sacīkšu braucēji pie starta līnijas. Tūlīt sāksies sacīkstes. Skutalos sāc kustēties, ja gribi sēdēt mašīnā, kas būs visātrākā. To arī saldumiņi, man šajā radošajā mākslas darbā ir palikusi tikai viena brīva vieta, un tā ir domāta tev. Poniji, pagaidiet mani! Šai tradicionālajai mašīnai ir tikai viens vislabākais ātrums – lēns. Un es tev iesildīju pasažieru sēdekli, abolziediņ. Pasažieru sēdekli? Viņas ir vienīgie vecāki poniji, kuras sēž pie stūres. Vispirms viņas uzbūvēja mašīnas, tagad viņas arī ar tām brauks. Es zinu, ka viņas gribēja palīdzēt, bet es vairs nedomāju, ka viņas mums palīdz. Mums jāpasteidzas, ja mēs vispār gribam piedalīties sacīkstēs. Vai jums visām netrūkst poniju? Viņas būs klāt. Un parasti jaunākie poniji vada mašīnas. Dārgā, vai šīs tev izskatās pēc parastām mašīnām?
Sacīkšu braucēji, sagatavojieties! Starts! Vai mēs nevaram braukt ātrāk? Ātrāk? Nē, muļķojies, šis ir ideāls ātrums. Uz priekšu, uz priekšu! Paskat, kā es piedalos sacīkstēs, paskat uz manu sanlaicīgo mašīnu. Paskat, kā es piedalos sacīkstēs manā oriģinālajā mākslas darbā. Paskat, kā es braucu ātrāk nekā jebkad. Neviens ponijs mani nenoķers. Laid man ārā, es visu sāktu no jauna, ja vien zinātu kā. Ātrāk sacīkšu braucēji. Uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Mana mašīna ir visoriģinālākā, radīta ar iztēli. Mana mašīna ir vistradicionālākā, bez nekādiem sarežģījumiem. Paskat uz mani, es esmu priekšgalā, varētu pat vairs nesteigties. Mēs gribētu apturēt sacīkstes un darīt visu pa savām. Bet tev nav jautri? Nē, varbūt, ja mēs varētu braukt mazliet ātrāk. Ātrāk, ātrāk, ātrāk sacīkšu braucēji. Uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Man ir jāpiesaista uzmanība, ja gribu dabūt to lenti. Man ir jāsatriec putekļos visi konkurenti. Man jāatlaižas ērtāk un jāizbauda brauciens. Man ir vienalga, jo mēs pilnīgi noteikti zaudēsim. Visi poniji skatās, mums ir jāatstāj labs iespējas. Tikko tevi apsteidzu vēl ātrāk, ātrums ir vissvarīgākais, tas ir fakts. Lielāks, drosmīgāks brauc pa ceļu. Man patīk skats no aizmuguras. Mēs neapstāsimies, kad esam sākušas uzbrukumu. Ir par vēlu visu mainīt. Ātrāk sacīkšu braucēji, ātrāk sacīkšu braucēji. Uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Uzmanieties! Mana skaistā gulbja mašīna tagad ir neglītais pīlens. Un mana sanlaicīgā mašīna ir cietusi avārijā. Vai tā skaitās uzvarā, ja es mašīnu pārstumju pār finiša līniju? Tās nav jūsu mašīnas. Ko? Tās bija jābūvē mums, un mums bija ar tām jābrauc. Sacīkstes bija domātas mums, nevis jums. Tagad jūs tās sabojājāt pilnīgi visiem ponijiem. Jā, mēs varbūt mazliet aizrāvāmies. Bet es domāju, ka jūs gribējāt, lai mēs jums palīdzam. Mēs gribējām, lai jūs mums palīdzat uzbūvēt mūsu mašīnas, bet mums tika mašīnas, kādas jūs gribējāt. Jā. Kāpēc jūs neko neteicāt? Jūs visas jau kādreiz piedalījāties sacīkstēs. Mēs domājām, ka jūs jau zināt labāk. Turklāt ir grūti runāt pretī vecākiem ponijiem. Es saprotu, bet jūs nedrīkstat domāt, ka vecāki poniji visu zina labāk. Un mums vajadzēja jūs uzklausīt. Mēs jums visām trim esam parādā atvainošanos. Varbūt ne tikai mums. Ko jūs domājat par otro mēģinājumu? Es domāju, ka tā ir brīnišķīga ideja. Bet varbūt vecākajiem ponijiem vajadzētu to izlaist. Paldies, ka palīdzējāt mums salabot mūsu mašīnas diezgan radoši, vai ne? Es zinu, ka tas nav tradicionāli, bet tā izskatās ātra, vai ne? Es neticu, ka to teikšu, bet tās dzeltenās bārkstes tomēr ir drosmīgas. Paldies, poniji! Mums tas nebūtu izdevies bez jums. Jā, man ir prieks, ka priecīgās kundze atļāva vēlreiz rīkot sacīkstes. Ne jau katru gadu es varu to teikt divreiz, bet sacīkšu braucēju pie starta līnijas! Sacīkšu braucēju pie starta līnijas! Sacīkšu braucēju, sagatavojieties! Starts! Droši vien bija visprātīgāk pieaugušos izsēdināt, bet ko
ko mēs tagad darīsim? Man šķiet, ka man ir ideja. Daudz labāk. Es pat vairs neatceros, kāpēc mēs vispār gribējām braukt ar tām sacīkšu mašīnām. Jā, es sen neesmu bijis tik atslābusi. Skutelu! Es gribēju teikt, šī tik ir dzīve, vai ne, Ponī? Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zanaļēni, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.